kaut kāds process jau organizācijai neatkarīgi no tā, vai viņi ir liela vai ir maza organizācija. Ne? Un mēs redzam arī pēc savu piemēru, mēs esam 20 cilvēku kompānija, esam ieviesuši šos visus risinājumus pie sevis. Mēs redzam, ka tas ļauj daudz brīvāk un vienkāršāk komunicēt, samazināt kaut kādu nevajadzīgu papīra, dokumentu apriti un galvenokārt ieviest tādu vadāmību, pārvaldāmību procesos. Jā. Un runa ir par ko īsti? Par visu dokumentu glabāšanu elektroniski un apstrādi elektroniski? Visu dokumentu glabāšanu elektroniski, piemēram, par klientu projektu dokumentācijas pārvaldību elektroniski, sevišķi tie, piemēram, ilgtermiņa projekti. Tas ir ļoti aktuāli. Mēs neko jau vairāk nevaram atcerēties, kas noticis pirms 9 vai 10 mēnešiem, piemēram, kad projekts sākās. Mēs nevaram teikt, ka varbūt mēs kādas dramatiskas izmaksas ietaupījuši, bet tas, ko mēs esam viennozīmīgi ieguvuši paši šos risinājumus izmantojot, kā tāda caurspīdība, transparents šajos procesos. Atkarīgs no tā, kāds ir process. Piemēram, rēķina saskaņošana, rēķina apstiprināšana, iekšējiem pēc tam atmaksāšana izmaksā aptuveni 10 lati. Tādā vienā organizācijā, vidējā organizācijā Latvijā. Ne? Ja jūs saņemat 1000 rēķinus mēnesī, piemēram, un kaut kādā veidā šis process tiek uzlabots, viennozīmīgi var iegūt arī esot mazs un vidējs uzņēmums ietaupījumus. Kādi jums ir tie lielākie klienti Latvijā, teiksim, kompānijas pēdējos gados? Pēdējais, kur mēs tikko esam noslēguši, tikko pirms pusgada sākām strādāt Latvijas dzelzceļu. Tas ir tāds, manuprāt, lielākais uzņēmums, lielākais darbdevējs. Tur mēs ieviešam vispārēji centralizētu satura pārvaldības risinājumu. Esam sākuši ar konkrētiem 3 specifiskiem risinājumiem, bet ir jau plāni tādi uz nākotni, integrētu ar SAP sistēmu. Pārstāvam divas kompānijas. Viena ir pasaules līderis OpenText šajos risinājumos, otrs tāda mazāka vācu kompānija, Optimāls Systems, un Latvijas dzelzceļa gadījumā tas ir OpenText risinājums, kas ir ļoti cieši saistīts ar SAP. Un tad mēs nodrošinām tieši šo procesu adaptācijas. Teiksim, OpenTextam tagad lielākā veiksme un lielākais pārdošanas apjomi ir tieši SAP klientiem, kur SAPs ir kā centrālā sistēma, tad viņiem nepieciešama dokumentu arhivācija, invoice managements, piemēram, un tas tiek ieviests ļoti vienkārši, ļoti ērtā, ātrā laikā. Ar to ir diezgan problemātiski. Tas, ko mēs ļoti daudz nodarbojamies, ir ejot pie klienta pirms vēl paša risinājuma pārdošanas un ieguvuma pārdošanas. Mēs pārdodam, ka tāda problēma vispār eksistē. Respektīvi, tā pārdošana tādos 2 līmeņos. Vispirms izstāstīt un parādīt, ka ir šāda problēma, un tad, kad organizācija ir gatava saprast, jā, ok, mums ir problēma, tad mēs gatavi kaut ko darīt. Daži uzskata, ka tā ekonomiskai krīzē it kā gals ir pienācis, bet vai šī krīze tomēr nav kaut kādā veidā atgādinājusi cilvēkiem, ka jācenšas visos iespējamos veidos, teiksim, efektivizēt un taupīt, un vai tas ir pātrinājis šādu sistēmu ieviešanu? Neobligāti. Ļoti daudz par to runā, ka mums tagad ir jāpārskata procesi, jākļūst efektīvākiem uzņēmumu līmenī, valsts līmenī, bet tas nav īsti aizgājis līdz tādai saprašanai, ko tas īsti nozīmē. Jo tad, kad, piemēram, tu aizej uz kādu organizāciju, tik un tā tiek prasīti papīra entie un nevajadzīgi paraksti, tur, teiksim, valsts pārvaldē, lai gan no tā var atbrīvoties.